Ideja ir tāda, ka uz vietas ir 50 toņi, jūs izvēlaties virtenes garumu un sakomplektējat tās krāsas, kādas jums ir vismīļākās. Tas ir dāvināšanai vai jums pašai? Tas būs man pašai mājās, bet doma ir viņas likt uz palodzes, jo, cik es saprotu, viņas tik droši materiāli, ja, ka viņas var turēt. Ieliekam vienu tādu, noņemam vienu šitādu, kā būtu tad? Viņas tā viegli uzmācās vienkārši. Jā, viņām ir iegriezums, kur tā kā paplaši vaļā un tad aiztais ciet. Tā kā, ja kādu krāsu gribēsies pamainīt, tad mājās jūs pat arī varat to izdarīt. Jūs nācāt uz šeit apzināti, nevis tas bija tāds mirkļa lēmums, bet tas bija vilinājums, kas jūs šeit atveda. Drīzāk tā, jā, jo mirkļa vilinājums tas varbūt bija tajā brīdī, kad es to visu redzēju internetā, bet uz šeien tieši uz veikals atnācu apzināti, jā. Jūs gribat šeit nopirkt to Ziemassvētku sajūtu? Jā, iespējams. Viens no iemesliem iegādājoties, varbūt īpaši arī pēdējā laikā. Un kaut kā atbalstīt arī savējos. Tā, virtenīte ir gatava. Nevajag neko pamainīt? Jauki. Nē, es domāju, ka būs ok. Jūsu bizness šķiet tāds romantisks uz Ziemassvētkiem, bet ļoti nestabils tik līdz Ziemassvētki ir pagājuši. Nebūtu nē, patiesībā. Tas nav Ziemassvētku produkts, tas ir produkts visam cauram gadam. Un ar to mēs ļaujam cilvēkiem radīt īpašu noskaņu mājās. Jo tā pamatdoma bija tāda, ka ļoti daudz arī es tā skaitā Ziemassvētku lampiņas glabā visu caur gadu. Viņi nenoņem, jo viņiem patīk tā gaismiņa, ko dod šī virtene. Šis ir tāds papildinājums. Šo cilvēks var izvēlēties un pieskaņot savam interjeram. Un tāpēc viņš visu caur gadu var mājās kalpot kā tāds gaismas elements. Bet tad jūs, principā, šeit pārdodat vairākas sajūtas, nevis pašas lampiņas. Jā, tā varētu teikt. Mēs vairāk pārdodam arī to cilvēka līdzdalību, ka viņš var te atnākt, viņš var izvēlēties, viņam nekas netiek uzspiests. Principā viņam tā doma ir tāda, ka viņš atnāk un salasa tās savas krāsas, saliek savā virtenē, un viņš pats ir radījis to virteni, līdz ar to tas varbūt ir vairāk tā nozīmīgāk, ka viņš skatās to virteni mājās, viņš zina, ka viņš ir viņu izveidojis. Bet cilvēki mums ir ļoti pozitīvi, viņi pērk visdažādākās krāsas, rozā, lilā, zaļas, dzeltenas, visdažādākās. Daži teiks, ka tas ir tāds dāmu bizness, tas nav nopietni. Mēs abas ar Egiju esam beigušas finansistas, ekonomistas, bet mēs neesam biznesmenes. Tādā standarta izpratnē, ka mēs tagad pelnām to naudu, patiesībā mums ļoti svarīgi. Kāpēc mēs to sākām? Varbūt tā pati ideja bija tā svarīgākā, ka tas produkts ir tik foršs, ka mums patīk, ka ir jāpatīk arī citiem noteikti. Un tālāk jūs meklēsiet jaunu ideju, jaunu paveidu, kā tās sajūtas pārdot, varbūt ne gaismā, bet smaržās vai kā savādāk? Vai... Jā, tieši tā Latvijā viņas būs. Ir jau arī ārzemes. Uz to mēs ejam, mēs domājam par ārvalstu tirgiem, bet pašos pamatos mēs attīstamies arī tagad jau līdz laikam, kas ir mūsu nākotnes mērķis, ir dekorēšanas, noformēšanas pakalpojumi, kas ir izveidojies diezgan loģiski no šī biznesa, izrietējis un ir palīdzējis mums saprast, ka mēs to varam, gribam, un mēs noteikti to darīsim un attīstīsim arvien nopietnākā formā. Te tagad Rīgā jau daudz var redzēt jūsu dekorētos Ziemassvētku skaistumus skatlogos? Jā, ne tikai Rīgā, visā Latvijā patiesībā. Mēs sabraukājam arī Latvijas vietas, kur mūs aicina un dekorēt. Mēs neapstājamies tikai pie bumbiņu dekorēšanu. Mēs piedāvājam arī visdažādāko, gan sākot no idejas dzimšanas līdz realizēšanai. Teiksim, vasarā mēs piedāvājam dekorēt kāzas, nodarbojamies arī ar floristiku. Tas ir tas, par ko mēs domājam nākotnē, kā to attīstīt, iespējams, kā produktu paplašināt un cilvēkiem vienkārši, lai viņš kļūtu arvien interesantāk.